Sveiki visiem! Šis ir atkārtots ieraksts par tiešsaistes semināru, kas notika 25. aprīlī par LVM geokaršu pārlūku. Diemžēl mums notika tehniskā ķibele un ieraksts nav pietiekami labā kvalitātē, lai to tālāk nopublicēt YouTube kanālā. Attiecīgi šodien ir atkārtots ieraksts par šo te funkcionalitāšu klāstu, kas ir pieejams mūsu pārlūkā. Centīšos arī pieskarties vairāk tiem jautājumiem, kas semināra laikā bija jautāts mūsu čatā, lai attiecīgi pārējie, kas skatīsies jau ierakstu, varbūt uzreiz arī atradīs atbildes uz saviem jautājumiem. Bet jebkurā gadījumā, ja jums ir jautājumi par šo te pārlūku un tā lietošanu, jūs noteikti sazinieties ar mums. Mūsu e-pasts ir lvmgeo@lvm.lv, kur attiecīgi atbildēsim uz radušies jums jautājumiem. Es esmu Alīna Čekstere, Latvijas valsts meži biznesa sistēma risinājumu vecākais sistēma analītiķis, un šodien arī jums izstāstīšu par to, kādas tad funkcionalitātes ir pieejamas publiski visiem, kas vēlās darboties ar mūsu LVM geokaršu pārlūku. Tātad šobrīd nošērošu savu ekrānu. Un tad, kā jūs redzat, saite ir lvmgeo.lvm.lv. Tā ir mūsu karšu pārlūks publiskā telpa, kur attiecīgi jebkurš pēc saites var ieiet iekšā un diezgan daudz labas lietas sev iegūt, darboties ar daudz dažādiem datu avotiem, fona kartēm, kā arī papildus funkcionalitātēm, kas ir pieejama pa brīvu. Un tad semināra šī ieraksta laikā apskatīsim, tad te ir 3 pamatbloki ar funkcionalitāti. Pirmā ir apakšējā daļa, kur ir fona kartes, tad attiecīgi iziešu cauri visiem, izstāstīšu, kādas te ir pieejamas un kādu informāciju jūs varētu paskatīties, izmantojot šos te datus. Otra lielā funkcionāla daļa ir augšējā rīkjosla, kur ir zem kuras slēpjās daudz dažādas lietas, ka iziešu cauri visām no tām. Un tad ir trešā, tad mazāk tādas papildu rīkjoslas ar kaut kāda papildus funkcionalitāti, kuru, protams, arī apskatīšu šī ieraksta laikā. Un tad pirmo reizi verot vaļā šo te LVM geokaršu pārlūku, jums būs pēc noklusēm LVM geo meža karta sagatavotā. Un tad pavisam nedaudz par to mazo navigācijas rīkjoslu, kas jums atrodas kreisajā augšējā stūrī. Tātad tā kā pārlūkā jūs varat darboties pie datora un ir pelīte, tad navigācija pa pašu karti, izmantojot peles kreiso klišķi, jūs varat pārvietot karti, izmantojot rullīti, jūs varat pietuvināt vai attālināt objektus kartē vai pašu fona karti. Bet navigācija attālināšanai vai pietuvināšanai jūs arī varat izmantot funkcionālas pogas, kas šeit atrodas, attiecīgi plus pietuvinās karti, mīnus attālinās karti. Šeit arī ir poga sākumskats, kas jums atgriezīs vienmēr atpakaļ uz jūsu sākotnējo kartes skatu, kāds jums bija, kad jūs uzsākat darbību. Un šeit pašā laikā ir geolokācijas poga. Skaidrs, šobrīd darbojoties pie datora, es neesmu dabā, man geolokācija īsti neko nepalīdzēs, bet ja jūs atvērsiet šo pašu saiti, piemēram, planšetē, un jums ir pietiekami labs tīkls, lai pārlūks darbotos, tad, protams, jūs šo te arī karšu pārlūku varat izmantot dabā,
Un te skaitā tad izmantojot geolokāciju, tad faktiski atrodoties tur, kur jūs tagad esat, jūs varēsiet papētīt to apkaimi jau skatoties uz karšu datiem, kas te ir pieejami. Un tad šobrīd sāksim pirmo to apskatu ar fona kartēm, plašo sarakstu, kāds mums te ir pieejams. Tātad, kā jau minēju, pirmā noklusētā ir mūsu pašu sagatavota LVM meža karte, fona karte, un tad šeit zem kartēm jūs varat redzēt, ir sadaļa autortiesības, uzklikšķinot uz tām, jūs redzēsiet viss, kas ir attēlots uz kartēm, arī tai skaitā fona datiem, ir atsauces, kādas datu kopas tika izmantotas. Šis ir gana svarīga lieta, protams, ja jūs nodarbojaties ar pētniecību vai jūs esat studenti, kas raksta kaut kādus darbus un izmanto mūsu LVM Geo pārlūku saviem darbiem, tad, protams, neaizmirstiet par atsaucēm un izmantojot datu kopas, šeit jūs arī varēsiet to uzskaiti redzēt. Lai aizvert atpakaļ šos autortiesības, jūs vienkārši uzklikšķiniet uz šī paša ieraksta. Tātad pirmā un noklusēta ir meža karte, kas ir daudz un bieži izmantota, un arī LVM Geo mobilā, kā jūs zinat, ir tā pati karte, kas ir šeit. Šeit ir meža īpašnieku dati, LVM Latvijas valsts mežu teritorijas izteikti atzīmēts, tā ka šeit ir dati, kur visbiežāk tiek arī izmantoti gan LVM Geo mobile risinājumi, gan arī šajā tepat pārlūkā. Nākamā karte ir melnbalta fona karte. Kur tad ir šai kartei pielietojums? Kāpēc ir melnbalta? Tā kā šo LVM Geo risinājumu pa pamatu arī izmanto ne tikai publiskais sektors, bet arī vairāki mūsu klienti. Šī melnbalta fona karte ir gana laba, lai publicētu savus datus, un tad kaut kādus izcelt objektus ar krāsu un fonam izmantot šo te pelēcīgos toņus. Un, protams, jums pašiem, ja jūs vēlaties veidojot izdrukas, kuras mēs arī uz priekšu apskatīsimies, veidojot izdrukas, šeit gana labi izcelsies jūsu atzīmētie objekti, ko jūs varat attēlot izdrukās un atrādīt tās. Tā kā dažāda veida pielietojumi, bet, protams, viņi arī ir šeit ļoti labi var redzēt reliefu, ceļus un attiecīgi laba karte, datu vizualizācija virsū viņi. Trešā ir Jāņsēta. Par Jāņsētu baigi daudz nestāstīšu. Katrs no mums zina Jāņsētas datu kopu un kartes, ko piedāvā Jāņsēta. Tad šeit arī ir pieejams Jāņsētas fona kartes. Līdzīgi ar OpenStreetMap, kas ir 4. Attiecīgi šeit ir OSM resurs. Šī karte var būt labāk lietojama ir tie, kas skrien takas, orientējās. OSM-ā ir diezgan daudz dažādas izzīmētas lietas, mēdz būt attiecīgi gana labs resurs, kur varbūt izmantot kā fonu, plānojot kaut kādus maršrutus, pārgājienus, velobraucienus un citas tam līdzīgas aktivitātes. Tagad nonāksim jau pie ortofoto. Šeit ortofoto bāze ir 20. 22. gads uzlidojumi, bet šeit jūs redzat virs ortofoto ir tāda bultiņa. Uzklikšķinot uz šīs te bultiņas, jūs redzēsiet arī iepriekšējos vēsturiskos ortofoto, kas ir gana labs resurs, lai paskatīties, piemēram, kā mainījās teritorija tajā vietā. Tad šeit es paņēmu
DS4, DS9 gadu, un tad attiecīgi var redzēt, kas tajā brīdī bija redzams uz ortofoto. Un tad šeit ir mūsdienās, tad pēdējā pieejama ortofoto. Mēs jau gatavojam jaunākos uzlidojumus, un tiklīdz būs dati sagatavoti, tad šeit parādīsies arī vēl svaigāki dati par ortofoto. Nākamā ir Sentinela, vasaras dati karte. Nu, tad šeit tik lielā pietuvinājumā varbūt nav tie dati, bet tad tie Sentinela dati ir. Trešā ir Sentinela, tai skaitā, kur apstrāde bija veikta, lai nav mākoņi, kas šo te karti sec, un tad pieejams resursi apstrādāts. Nu, un tad attiecīgi pa gadiem visi ortofoto, kas mūsu pārlūkā ir pieejami, ir apskatāmi šeit virs ortofoto. Nākamā blakus ir infrasarkanais ortofoto. Ļoti līdzīgi tas ir infrasarkanai spektrā apstrādātas ortofoto kartes, un šeit tai skaitā ir arī pieejamie gadi. Nu, te ir mazāk nekā pats ortofoto, jo tā apstrāde bija sākusies 7., 8. gads, tāpēc arī infrasarkanie ortofoto parādījušies šī gada griezumā, un arī ir ortofoto NGR, tas ir īpaši krāsu kombinācija, lai tā kā izcelt vēl izteiktāk, piemēram, vegetācijas, skatīties kaut kādus datus par meža vainagiem, un tad var arī šādā te spektrā pētīt šos te datus. Tālāk seko zemes reliefa modelis, bet viņš nav vienīgais, tur dažāda tipa modeļi ir. Noklusētais ir tiešām zemes reliefa modelis, kur tad izteiktāk varbūt paņemsim, kur ir kāda upes ielē, kur var skatīties, kāds ir reliefs, kur ir kaut kādi pazeminājumi, paaugstinājumi. Šeit pat ir tālāk virsmas slīpuma modelis, tad šeit jau ar krāsu toņiem var daudz labāk redzēt to slīpumu reliefam, kāds ir te uz kartēm. Tālāk ir apvienotais reliefa slīpuma modelis un papildus arī attēlojās izolīnijas, un arī var redzēt, kāds tad ir tas augstums. Uz izolīnijām ir apzīmējumi pielikti. Tad var arī apskatīties un novērtēt šo te reliefu. Nākamās ir virsmas modelis no līderdatiem. Tad šeit jau var izteiktāk redzēt, kur ir meži, kur ir līdzenumi, arī tai skaitā ceļi. Tad šeit pēdējais pie modeļiem ir gruntsvūdens modelis. Šīs te modelis parāda gruntsvūdeņu karti, izplatību un varbūt arī potenciāls vietas, kas kaut kādā mērā iespējams var aplūdeņot pavasarī. Nu, noteikti jūs šeit varat ņemt talkā jums zināmas vietas un salīdzināt šo modeli, vai atbilst patiesībai, vai šie dati korelē ar to, kas ir dabā. Bet jebkurā gadījumā šāda tipa modeļi nāk kā papildus informācija, ko var arī dabā, tai skaitā pārliecināties un pārbaudīt, vai tā tas arī ir. Tad tālāk ir vegetācijas modeļu sadaļa. Pie vegetācijas modeļa attiecīgi pirmais un noklusētais ir virsmas modelis, kur atkal no līderā ir vegetācijas punktu slāņi apstrādāti.
Tad šeit vēl blakus ir otrais ir vegetācijas augstuma modelis, kur attiecīgi var skatīties, kur ir zemākie koki, kur ir augstākie koki, un tad, kuras, piemēram, baltie tie ir līdzinumi, tad šeit vegetācija, ka tāda nav, vai varbūt tur ir ūdens, tad nav koku masīvu. Tālāk sadaļa ir par topogrāfiskām kartēm. Šeit ir pirmā ir topogrāfiskā karte par 21. 40. gadu. Nu, tad šādus datus interesanti pētīt jau kaut kādas vēstures nolūkos, pētīt, kā izmainījies vieta, varbūt vietvārdi, kaut kāda interese, kā jūsu pusē toreiz sauca ciemus, pagastus un nodalījumus. Tad šeit pat pie topogrāfiskām kartēm, šeit arī otra ir PSR laika topokarte. Nu, tad šie resursi ir pieejami. Tā PSRS karte arī nāk ar izolīnijām, tad var arī salīdzināt reliefu, vai tas tika mainīts un kā arī mainījās laika gaitā šī teritorija. Tad nākamās jau ir topogrāfiskās kartes, kas jau vairāk jaunas kartes, tad šī ir 10 000 karte. Tepat tad blakus ir arī 50 000 mēroga karte topogrāfiskā, un kā pēdējā šeit ir neapstrādāta ar DTM, tad 10 000 karte arī tad topogrāfiskā karte. Un atsevišķi, kam nav vispār kaut kādas kopas, šeit tad ir kvartāla nogulumu karte, kura kā resurs būtu ļoti interesanta geologiem vai kas nodarbojas ar kaut kādu geoloģisko izpēti. Un tai skaitā šeit arī ir vēsturiskā augšņu karte, kura attiecīgi atbilstoši specifikai, kādi interesanti var skatīties šos te datus. Un kas te vēl ir? Vēl ir atsevišķi balts fons. Balts fons tiešām labi tiek izmantots tajā brīdī, kad jums jāvizualizē kaut kādi vektoru dati, par kuriem mēs pavisam drīz runāsim. Un tad šeit, lai tiešām vai nu sagatavot izdruku, vai arī attēlot kaut kādus fona, uz šī balta fona vektoru datus, tad tas baltais fons palīdz izdrukām un datu attēlošanai. Nu, tad atgriezīsimies pie fona, un tad fona klāsts ir bagāts, dažāds, un izmantojams dažādiem nolūkiem, bet tas nav arī viss, ko var darīt ar šiem foniem. Viens jūs varat pa vienam skatīties šos te fonus, bet arī jūs tai skaitā varat šos te datus savā starpā salīdzināt. Un šeit ir divas funkcionālas pogas, kas atrodas virs šim te fonu datu izvēles, un pirmā ir fona karšu salīdzināšana. Tai brīdī, kad jūs aktivizējat, jums parādīsies papildus rīkjosla, kas pēc būtības nodublē tos pašus fona datus, un te jūs varat izvēlēties, kuru ar kuru karti jūs vēlaties salīdzināt. Vislabākais piemērs laikam varētu būt ortofoto. Paņemsim ortofoto kartes, kā ir šobrīd. Pēdējais pieejams, tad izvēlamies salīdzināšanu un izvēlamies to pašu fonu ortofoto karti, bet, piemēram, 2003.5. gads. Tajā brīdī jūs redzat, ka augšā paliek tā pamata fona karte, ko es izvēlējos apakšā, ir jau šīs 2003.5. gads, un šeit parādās tāda
tāda sleja, ko var vilkt. Un tad viena karte mainās uz otru. Un te, piemēram, var redzēt, ka šajā te 5. gadā te bija izcirtums, un tagad šeit var redzēt jau aizaug, ir jauns mežs. Šeit arī, piemēram, ļoti labi var redzēt, ka visa šī josla bija neapstādīta, un tagad šeit, ja mēs tagad skatāmies, te jau ir jaunaudzītas, tad aug jauns mežs. Un šādā veidā jūs varat šīs abas kartes salīdzināt. Lai pārslēgties uz kādu citu karti, tad atslēdzam ar šo te krustiņu, šo te joslu, un tad varam atkal norādīt, ka, piemēram, vēlos tagad salīdzināt šo karti, bet tagad izmantot, piemēram, infrasarkano, un tad šai gadījumā jau var mainīt un skatīties šos te datus pret citu fonu. Tā tas darbojās ar jebkuru fonu. Šeit pamatā ir jāizvēlās, ar ko jūs vēlaties salīdzināt. Taču bez šīs salīdzināšanas ir iespēja arī veikt pārklājumu, kad viena fona karte tiek uzlikta uz otras un tiek izmantota caurspīdīgums. Un te ir blakus otra funkcionāla poga, kas arī saucās caurspīdīgums. Un šeit, piemēram, ja jums ir ortofoto, un šai gadījumā, kad mēs skatāmies uz vegetāciju, tad īstenībā par to reliefu grūti spriest, kāds šeit ir reliefs. Tad mēs saprotam, ka šeit ir līdzenumi, šeit ir meža masīvi, bet tieši reliefa formas no ortofoto nav tik varbūt izteikti nolasāmas. Tad šeit var izmantot šo te caurspīdīgumu, kas arī noklikšķinot uz šīs te joslas, ir iespēja izvēlēties šo te pārklājošo fonu, un te tagad, piemēram, kā pārklājumu es izvēlēšos, vai nu var izmantot zemes virsmas līpuma modeli, vai arī vienkārši reliefa modeli. Un tad šai gadījumā es jau redzu, man ir pārklājums uz ortofoto ar šo virsmas modeli. Šeit parādās sleja, kur es varu pastiprināt vai pazemināt pārklājošie procentus, šeit tad attiecīgi palielināt. Un tad šajā gadījumā es jau varu redzēt, tad kādas, piemēram, šeit meža masīvā, kādas ir tas reliefa formas. Ja šeit skatoties, piemēram, uz ortofoto, nevarētu tā pateikt, ka šeit ir tāds pacēlums, tad te jau pēc reliefa var redzēt tādu kā pauguraini, kas šeit veidojās. Var arī, protams, izmantot arī citas fonus. Šeit tad paņemsim ar to slīpumu, tad te vēl izteiktāk varēs redzēt slīpumu, kāds viņš ir. Un tad paņemsim kaut kādu citu apgabalu, kuru varētu. Tad, piemēram, paskatīsimies šeit. Tad tagad, ja mēs mainam procentu, tad var redzēt, jā, ka šeit tā kā pēc apauguma arī varētu secināt, ka te mainās kaut kādas reliefa formas. Bet, kad mēs izmantojam abas divas kartes, tad šeit ļoti labi var redzēt pēc arī augstuma līknēm, ka šeit ir slīpums, un tad ortofoto arī veidojās šādas te izteiktākas līnijas arī no kokiem var redzēt. Tad šādus te divus kartes izmantojot, to gana viegli nolasīt. Šeit varbūt netik izteikti varētu nolasīt, ka tur ir gana liels slīpums šeit. Tātad tās divas funkcionālas pogas darbojās ar foniem. Kas te vēl ir pieejams? Vēl te ir pieejama, pirms mēs ķersimies pie tām pamat pogām, šeit vēl ir iespēja nomainīt mērogu, un tā skaitā arī jūs redzat, kādā koordināšu sistēmā es darbojos. Tātad par mērogiem.
Šajā gadījumā, kad jūs pietuvināt, attālināt karti, jūs redzat faktisko mērogu, tas ir skaitliskais šeit mērogs, bet te arī diezgan ātri jūs varat attālināties vai arī pretēji pietuvināties pie kāda noteikta mēroga. Un tad šeit es izvēlos konkrēto jau 100 000 mērogu, un es redzu šo kartes fragmentu šajā te mērogā. Tad, ja es gribu tuvāk pietuvināties, tad izvēlos šo te man svarīgo mērogu, un tad notiek pietuvināšanās. Tā skaitā, jūs redzat, es braucu ar kursoru pa karti, un šeit man mainās koordinātas, XY koordinātas. Šobrīd man ir izvēlēta LKS. Matemātiskā koordināšu sistēma, bet tāpat jūs varat nomainīt, ja jūs, piemēram, gribat VGS, jums ir geogrāfiskās koordinātas svarīgas, tad jūs izvēlaties kādu no formātiem. Šeit ir decimāli grādi pieraksts, tas ir tas standarts, kas arī bieži tiek izmantos, piemēram, Google Maps, tad ir pieraksts, kur ir decimāli, kur ir grādi minūtes un kur ir arī grādi minūtes un sekundes. Papildus ir iespēja izvēlēties MGRS, tā ir militārā koordināšu sistēma, un zemesardze, kas arī plaši izmanto mūsu pašu rīkus, ne tikai zemesardze, robežsardze un arī nacionāli bruņotie spēki, tad šeit šī koordināšu sistēma arī tiek aktīvi izmantot. Bet, ja, piemēram, es vēlos redzēt geogrāfiskos, tad, attiecīgi, es pārslēdzu šeit, izvēlos, lai aktīvi ir geogrāfiskā, un tagad tur, kur ir mans kursors, man arī mainās šīs te koordinātas, un, ja ir nepieciešamība, es varu nolasīt konkrētas šīs vietas koordināšu pierakstu. Ja jums, piemēram, nav nepieciešamība redzēt, jūs varat vēlaties vairāk redzēt tieši karti, tad šeit ir podziņa XY, kas principā sakļauj šo te rīkjoslu, un, lai izvērst viņu, atkal ir jānoklikšķina uz tā paša XY, un tad viņi izvērsīsies. Nu, tālūk, šobrīd tad ķersimies pie lielās nākamās sadaļas, kas ir jau šī pamat funkcionāla rīkjosla, un pirmā sadaļa un viena no pamata sadaļām ir, protams, satura rādītājs, jeb dati, kurus jūs varat attēlot šeit uz kartes. Tad bāze ir fons, un šie jau dati ir gan ārējie datu resursi, gan arī daudz ir Latvijas valsts mežu dati sagatavoti, kurus jūs attiecīgi varat likt uz kartes, identificēt viņus, apskatīties viņām simbolizāciju, leģendu, un par to tad secīgi arī visu izstāstīšu. Ārpus datu kopām šeit ir iznestas augstumlīknes, tad bez pašā modeļa, ja, piemēram, jums svarīgi uz jebkuras fona kartes redzēt arī augstumlīknes, tad tās ir atsevišķi pieslēdzamas, ka pirmais datu avots šeit satura rādītāji. Līdzīgi arī tad tiek strādā ar tām militāro gridu un MGRS koordinātēm, tad šeit var atsevišķi pieslēgt šo te karšu lapu gridu, kas palīdz jau lasīt šos militāros kvadrantus šajā te koordināšu sistēmā. Tad tālāk seko jau datu kopas, un šeit pastāstīšu, kā tas koks darbojās. Tātad, lai vispār kaut ko pieslēgt kartē, jūs jau manījāt, es aktivizēju šo te pogu pieslēgt. Un tad šajā gadījumā, kad ir zaļš, tad tiek dati pieslēgti kartē. Un kad jūs redzat šādas te bultiņas, tas nozīmē, ka dati ir kokā, hierarhijā, tad no augstākā tas ir visās datu kopas nosaukums, un zemāk šeit vēl izvietojas daudz papildus informācijas. Un tad šajā gadījumā, ja man apakšā visi šie dati ir
aktivizēti, tad visi ir zaļi, tad automātiski es tikai ar šo te vienu klikšķi varu pieslēgt vai nu visu, vai nu atslēgt arī visu. Bet šeit jūs varat manīt, ir dati, kas ir tādi jau balti izcelti nosaukumi un ir tādi pelēcīgi, kaut gan viņi ir zaļi. Tas nozīmē to, ka šajā mērogā, piemēram, kultūra vēsturiski objekti vēl neattēlos. Man ir jāpietuvinās, lai šie objekti paliktu aktīvi. Un kā jūs redzat, es tagad pietuvinājos, un daļa no objektiem palika aktīvi, viņi palika balti, bet ir arī daži dati, piemēram, turisma takas, infrastruktūra, kas vēl dziļāk tiek attēlots. Un tad šai gadījumā, ja jūs kaut kādus datus varbūt uzreiz neredzat, bet jums viņas ir zaļi aktivizētas, tad vienkārši pārbaudiet, vai esat attiecīgā mērogā, lai šos datus redzētu. Tad katrai datu kopai, ja jūs izvērsīsiet šīs te bultiņas apakšā, tad jūs redzēsiet pilnībā simbolizāciju katrai datu kopai. Tad šeit jūs redzēsiet, kā attēlojas atbilstošas šīs te aktīvas atpūtas dabas objekti. Tad pirmā kopa ir par mūsu LVM turismu. Un šeit tad var redzēt, kā tad šīs turismas tiek attēlots uz kartes. Un te tad arī par dabas takām un kādi apzīmējumi ir šiem te datiem. Bet, protams, jūs jebkurus datus, kas ir uz kartes, varat arī identificēt. Tad šobrīd man ir, piemēram, šeit parādījies objekts, bet es nezinu, kas tas tāds ir, un klikšķināties cauri, meklēt, kas tas pa simbolu varbūt arī nav tik ērti. Tad jūs varat uzklikšķināt uz šī objekta, uz tās vietas, ko jūs vēlaties noidentificēt, un šai gadījumā tas ir atpūtas vieta, kur attiecīgi es varu izlasīt aprakstu. Mūsu turisma vietām arī ir attēli, kurus var apskatīt, kāda šī vieta izskatās. Attēlus var arī izvērst fullscreenā, un tad secīgi paskatīties šo te vizualizāciju. No fullscreena var aiziet atpakaļ ar šo te funkcionālu pogu vai no resku uz klaviatūras. Kas vēl ir šajā te identificēšanas pop-upā? Identificēšanas pop-upā jums ir pietuvināšanas poga pie objekta. Tas noder tad, kad ir vairāki objekti. Tagad, piemēram, šeit jūs varat redzēt, ka man no infrastruktūras es arī redzu, šeit ir piknika vieta. Tad šeit ir apzīmējums, ka te var arī pie ugunskura pasēdēt. Un tad pati identificēšanas, tas uznīstošais loks, viņš ir pārvietojums, lai jums, piemēram, redzēt labāk karti, jūs droši varat paturot kreiso peles klikšķi šo te pop-upiņu pārvietot, un šeit arī ir iespēja konkrēti šī objekta koordinātas nokopēt. Un tad šeit ir tā kopēšanas poga, kur jūs varat nokopēt koordinātas un tālāk jau izmantot, piemēram, nosūtīt šīs koordinātas interesantiem. Koordinātas ir tās, kuras izvēlētas šeit. Ja, piemēram, jums ir nepieciešams, lai jums šī atpūtas vieta ir nevis VGS, bet LKS koordināšu sistēmā, tad attiecīgi klikšķinot uz šī objekta, jūs jau redzēsiet, ka šeit ir taisleņķa koordinātas XY metros. Un tad jūs varat arī kopēt un jau dalīties ar šo koordināšu sistēmu. Bet tad pie identificēšanas mēs noteikti vēl paiesim tālāk, paskatīsimies, kā izskatās identificēšana, kad ir vairāki objekti. Tad turisma objekti, LVM turisma objekti ir gana daudz. Izvērsīsim. Tālāk ir arī DAPA dati, kas arī ir par DAPA turisma objektiem nopublicētiem. Protams, bieži izmantots ļoti ir VZD kadastru dati. Šeit atsevišķi ir izdalītas adreses, kuras var pieslēgt.
Un šeit, ja, piemēram, jūs nevēlaties, un, piemēram, tie ir diezgan daudz uzskaitīti apakšdati, tad šeit ir iespēja rādīt visu, kad es aktivizēšu šo te ķeksīti, man automātiski pieslēgsies apakšā visi šie dati, kas ir zem šīs kopas. Ja es vēlos visu atslēgt, tad man attiecīgi arī viss tiek atslēgts, un arī tas standarta ķeksītis pie visas kopas tiek atslēgts. Bet te tagad, ja jūs redzat, man parādās, piemēram, reģionālu ceļu nosaukumi, tad šeit, kas nāk no VZD kadastra. Tālāk ir pats kadastrs, kas, protams, plaši tiek izmantots, kadastra īpašuma apzīmējumi, grupas, un te nāk vēl smalkāks dalījums. Šeit attiecīgi var redzēt visu detalizāciju, un kā jau minēju, tad šeit, piemēram, ēkas, kas noteikti jābūt tuvākā pietuvinājumā, tad, lai viņas attēlotos šeit, piemēram, vēl joprojām nav ēkas aktīvas, tad es pietuvinos un tikai tagad ēku kadastra dati šeit parādās, un šeit es varu arī nolasīt viņus. Un šeit, piemēram, pie pārskata vēl sīkāk, tad tas ir pārskats, tas noteikti vēl smalkākā pietuvinājumā jābūt redzamiem šiem te datiem. Tad tālāk no datu kopas ir LVM uzņēmuma dati, tie ir mūsu valsts mežu publiski pieejamie dati, kurus attiecīgi jebkurš interesents var izmantot. Ir mūsu reģionālais dalījums, iespējams mežā jūs manat, ka ir tāds plāksnītis ar kvartālu numuriem, tad šeit arī ir tas apzīmējums, var tad apskatīties, kurā iecirkņa reģionā jūs konkrēti atrodaties. Šeit ir vairāki ceļu aprobežojumi dati, kas ir vērtīgi tajā brīdī, ja jūs plānojat kaut kur braukt, apskatīties vai gadījumā tas ceļš vispār ir izbraucams, jo šie dati ir dinamiski un aktīvi maināmi, vienmēr uzturāmi, un attiecīgi bija, piemēram, Lietuvas visas brīvdienas, tad ir vērts uzmest aci, vai tas ceļš, pa ko es plānoju braukt, meža ceļš vispār ir braucams, varbūt viņš ir slēgts. Šeit arī uzskaitīti aprobežojumi, vai tur ir vienvirziena ceļš, vai tur ir vietas, kur ir apgriezties, un tad arī ceļa masas aprobežojumi, šeit arī vairāk infrastruktūras objektu, tur ir kaut kāds caurtekas apgriešanas laukumi, protams, mūsu pašu meža ceļi, un te diezgan daudz plaši pārstāvēta kopā ar šiem te datiem, kas ir publiski pieejami. Tā kā mūsu komunikācijas daļa un mūsu struktūra vienība aktīvi arī darbojās ar skolām, un ir daudz projekti, un viens no tiem tā skaitā ir pētījums mežā skolām, tad šeit ir atsevišķi datu kopa, kur notiek šie te pētījumi, kur brauc skolas, notiek izglītošana, un piemēram, jūsu bērnu skolas vēl nepiedalās šajā te pasākuma un projektā, noteikti mūsu LVM mājaslapā varat palasīt, kā skolas var pieteikties šai te izglītojošai programmai, un noteikti bērniem būs interesanti un izzinoši. Tad tālāk ir LVM apsaimniekošanas plāns, tad šeit var redzēt sadalījumu saudzējamās vides un dabas vērtības, tad ir apsaimniekošanas mērķi, krāsojums, kāds tad var redzēt, ka, piemēram, sarkani ir dabas aizsardzība un kaut kāda aizsardzība ar nebūtisku koksnes ieguvi, tad šādus datus jūs visi varat papētīt. Tad
dapa dati, kas nāk no viņu sistēmas ozols, tie ir mikroliegumi, buferzonas, īpaši aizsargājumi datu dati, tā kā šeit jebkuram, kas nodarbojas ar meža saimniecību vai kaut kādu saimniecisko darbību, skaidrs, ka šie dati ir gana saistoši, un šeit uzreiz to visu var redzēt, attiecīgi kādas zonas ir potenciāli, piemēram, īpašumu, kur jūs plānojat iegādāties, tad te vēl pirms iegādāties var šo visu papētīt. Tad labi, atstāsim. Tad nāk arī kultūra vēsturiski objekti, kas arī tai skaitā ietekmē, piemēram, kaut kādā mērā saimniecisko darbību. Meža apsaimniekotāju dati, tad šeit bez LVM datiem, ko jūs uz fona kartes redzat, šeit vēl papildus, tad atslēgsim, lai nav tik raibi. Šeit ir iespēja apskatīties visu meža apsaimniekotāju datus, kas ļāvuši publicēt savus datus, kur viņu īpašumi atrodas. Protams, te arī ir pirmais pats ir Latvijas valsts meži, un šeit jau ir parādās šie dati smalkāk pa kvartāliem, nogabalu numuriem, tad dalījumu, bet tai skaitā šeit var redzēt arī ļoti plaši pārstāvētus citus SIA datus, kas ir savus datus nopublicējuši, un te jūs tad attiecīgi braucot mežā, ja tas nav Latvijas valsts mežs, tad jūs arī šajā kartē varat uzzināt, kāds ir īpašnieks tai vietai, kur jūs braucat, un attiecīgi šos te datus izpētīt. Un tai skaitā arī ir Rīgas meža šeit ir, un Rīgas meža īpašumi, tie, kas ir apkārt Rīgai, tuvāk, tad te arī var skatīties šos te datus. VMD meža uguns aizsardzības dati, kas arī ir pieejami, apskatāmi. Šeit arī saistoša informācija pirms doties dabā, ja ir sauss periods, un tad tā ir vērtīga informācija, kur apskatīties. Un varbūt tur notiek kaut kādi ugunsgrēku novēršanas pasākumi. Ir egļu audzes aizsarga zonas, kādas ir nozīmētas, tad šeit var apskatīties arī šādu datu kopu. Ir teritoriālajās attīstības plānošanas informācijas dati, kas ir no tapis, tad šīs kartes vairāk tūlīt ir par zonējumu. Tagad attālināsimies, varbūt paskatīsimies, tad kaut vai Rīgas apkaimi, tad jā, dati ir daudz, un tad tapis dati, tad tematiskie plānošanas robežas dokumenti, tad dažāda tipa dati, kas ir no tapis pieejamiem datiem, un šeit tad identificējot var arī nolasīt tās ziņas, kādas te parādās par konkrētiem pieslēgtiem datiem, kuri šai vietā ir pieejami. Tad tapis dati ir nenāk ar skaidrojošo tekstu, ir krāsojums zonējums, kuru noteikti katrā pašvaldībā var atrast arī skaidrojumu, kas tas ir pa zonējumu. Tad tālāk aiziesim prom no pilsētas, paņemsim vairāk nost. Tad tālāk ir zemeni meliorācijas kadastra dati, tad grāvji, upes, meliorācijas sistēmas, un tad viss šī papildus informācija, kas ir nepieciešama šeit ir uzskaitīta un arī parādīt, kā notiek, kā tā vizualizēs kartes. Ir arī lada dati, kas varbūt tad saistoši būs lauksaimniekiem un par lauku blokiem. Un tad
te noteikti atslēgsim kaut kādus datus, jo ļoti raibi viss ir. Tad paņemsim nost kaut kādus datus, un tad šeit jau identificējot, identificējot konkrētā vietā, šeit jau parādās uzskaite, kā jūs redzat, diezgan daudz dati, tad vietā, kur es ieklikšķināju, datus nolasa no dažādiem datu avotiem, te tad ir no LADA datiem, tad ir no meliorācijas sistēmas par drenām, sataces basēniem, šeit arī ir vēsturiskas zemes man pieslēgtas, tad šeit parādās, ka tā ir vēsturiska zemgale. Mūsu plānošanas vienības reģioni, teritoriāla nosaukuma, un tad attiecīgi viss, kas šeit ir pieslēgts aktīvs un attēlojums uz kartes, tad attiecīgi šīs viss arī ir identificējams. Tad, ko jūs redzat kartē, to jūs arī varat identificēt. Tad vēl administratīvas teritorijas, tad novadi pilsētas, tas ir varbūt izdrukām vai skatīties, vai nav kaut kur uz robežām kaut kādi īpašumi. Geodēziskie punkti LGA, tad ortofoto un līderdatu uzņemšanas laiki, šie gan varbūt ir pietiekami svarīgi, lai sekot līdzi, kādi tad, kurā laikā šie attēli bija uzņemti, un tad šeit aktivizējot šo te pamat ķeksīti, es varu redzēt, ka šīs fragments, piemēram, bija 22. gada uzlidojums, šeit blakus 23. gada uzlidojums. Tad attiecīgi, te brīdī, kad jūs skatāties uz ortofoto, lai nebūtu jautājumi par to, cik sen šis uzlidojums bija un kāpēc varbūt kaut kādi dati ir vecāki, neatbilst situācijai dabā, tad šeit var noteikti pasekot līdzi un paskatīties šo te fragmentu uzlidojumu uz laikus, un tad varēsiet arī precīzāk redzēt, kad tad šie dati bija uzņemti. Un līdzīgi arī ir ar līderu skenēšanas laikiem, kad jūs izmantojat līderu modeļus, tad šeit varēs redzēt arī šos te skenēšanas laikus, pa fragmentiem, no kuras datu kopas, kad šie dati bija paņemti. Tas ir vairāk datu ticamība, cik veci dati ir, un lai atbilstības, lai neradās kaut kādi pārpratumi par to, ko jūs redzat kartē, noteikti jāsaka līdzi, kad tas tika uzņemts. Tad tas, kas vēl ir noteikti saistoši un meža īpašniekiem ir sevišķi, tad šeit ir no valsts meža dienesta viņu GIS reģistrā reģistrētie daļplāni un mežaudžu plāni. Tad pēdējais šobrīd ir 7. aprīļa dati. Publicitāte parasti notiek reiz mēnesi, tad, kad tiek atjaunoti dati, tad mēs arī pārpublicējam ar jaunākajiem datiem, bet šeit noteikti jāseko līdzi tam datumam, kāds ir pie datiem. Un šeit tad attiecīgi var nolasīt ne tikai vizuāli novērtēt šo te teritoriju, bet, ja, piemēram, jūs plānojat pirkt īpašumu, tad šeit arī no mežaudžu plāna var nolasīt, piemēram, identificējot, var jau detalizētāk nolasīt informāciju gan par šīs teritorijas platību, kādas ir mežaudzes izcelsme, kad bija pēdējā mežsaimnieciskā darbība, kāda tur ir pamatsuga, tas vecums, augstmērs, caurmērs, tad taksācijas datu rādītāji, kādi ir pieejami valsts meža dienestā, attiecīgi šeit visi ir nolasāmas. Un to jūs noteikti tad varat apskatīties šeit. Un kā pēdējais datu avots šeit ir orientēšanas kartes, tad biedrības, kas nodarbojās ar orientēšanu, arī publicē savus datus, un te, piemēram,
Zinu, pie Jaunkalsnavas reku ir nopublicēta arī viena orientēšanas karte, tad šādas te kartes var arī izmantot jūsu pasākumiem, orientēšanai, kas ir šeit arī pieejamas. Tātad visu, ko jūs pieslēdzāt kartē, var arī vizualizēt uz kartes un tai skaitā, protams, uz izdrukas. Šeit arī paskatīsimies jau, ko jūs varat redzēt izdrukā, un tad saslēgsim nedaudz vairāk datus, piemēram, paņemsim LVM uzņēmuma datus, lai te parādās, un varbūt arī papildus pieslēgsim kadastra datus. Nu, un tad šeit gadījumā, ja man interesē šāda te izdruka ar šo te fragmentu, tad šeit ir tāds printerītis, un izdruku es varu gatavot divos formātos, A4 vai A3 vertikāli un horizontāli. Tad es varu piešķirt tas te izdruka, nosaukumu savai izdrukai, izvēlēties formātu, kādā es šo izdruku vēlos sagatavot. Tad šeit ir iespēja pieslēgt kartes apzīmējumus, parādīšu, kā tas izskatās. Izmantot vektoru grafiku, tas nozīmē, šeit var arī izlasīt, bet tad izdrukas veidošanā būs labāka izšķirtspēja šiem te vektoriem, un tad, ja jūs tādu izdruku vēlaties gatavot, noteikti arī aktivizējiet šo te izmantot vektoru grafiku, un vērts arī aktivizēt šo rādīt priekšskatījumu. Tas nozīmē to, ka šeit es redzēšu, kāds karš fragments tad man būs sagatavots. Šeit parādās tādi slējas, tad šeit, tur, kur ir tas ēnojums, kartes izdrukā, tas neparādīsies. Un tad spiežam sagatavot kartes izdruku. Notiek izdrukas sagatavošana, un nospiežot atvērt izdruku, tagad sagatavojās PDF dokuments. Šeit PDF dokumentā es redzu testa izdruku, tas ir tas nosaukums, ko es piešķīru, kur Latvijā šīs te fragments atrodas, visi tie objekti, kas man bija pieslēgti kartē, un šeit tad viss, kas bija pieslēgts kartē kā aktīvs, šeit es arī tā, ka es aktivizēju kartes apzīmējumus, es arī redzu visu uzskaiti ar šiem te apzīmējumiem. Un, protams, kad jau tā izdruka bija sagatavota. Šādi jūs varat sagatavot sev neskaitāmi daudz izdrukas, kādas jums ir nepieciešams, mainot fonus, mainot šos te datus, kas ir šeit ir pieejami, piemēram, pieslēgsim mežauģu plānu, un tad atkal nospiedīsim gatavot, tagad paņemsim horizontālu izdruku, piešķirsim nosaukumu, rādīt apzīmējumu, sagatavot izdruku, un tad jūs redzēsiet, šeit arī paņemsim tad rādīt priekšskatījumu un atvērt izdruku. Un tad šeit es redzu jau to fragmentu, kādi dati man te iekļāvušies šajā te izdrukā. Šeit, protams, ir arī atsauces. Un tā kā es arī pieslēdzu daudz vairāk datu, nu tad kartes apzīmējumi man jau ir aizgājuši uz 3 lapām. Šeit tad var redzēt visu mežauģu plāna apzīmējums, kas tas pa audzēm ir. Tad šeit es pārlecu starp satura rādītāju uz izdruku veidošanu, tad šeit, protams, ir meklētājs. Datu meklētājs, bet te jāatcerās, ka tas nav gluži tāds kā Google meklētājs, kur es kaut ko ierakstu un man šos te datus atrod. Šeit katrai datu kopai priekšā ir piemērs, kā šos datus var meklēt. Nu, piemēram, šeit man ir aktīva daba, nu, paņemsim to pašu terveti, un te pietiek
attiecīgi ierakstīt pirmos burtus vārdam, un šeit jau uzskaitē parādās vairāki datu avoti, kuri ir tā tērveta. Nu, piemēram, mani interesē skatu tornis, es klikšķinu sarakstā, un automātiski notika divas lietas. Pirmā ir tā, ka man, protams, parādās šīs te identificēšanas pop-ups, kurā es redzu šo te torņa bildi, redzu arī aprakstu. Otrs, kas notiek automātiski, ir tas, ka man arī šie dati aktivizējās un pieslēdzās kartē. Tūlīt atslēgsim šos te tātad nežauču plānu, lai nav tik raibi, un tad paskatīsimies, tad šeit arī nāk klāt visi citi objekti, un tad meklētājā šādi jūs varat meklēt datus šajās te datu kopās. Šeit tad pirmā ir atpūtas dabā, bet, ja, piemēram, vēlamies meklēt kaut kādus meža apsaimniekotāju datus, tad te jau precīzi jāmeklē pēc zemes kadastra vienības, tālāk, ja ir nepieciešams kvartāls, tad pēc kvartāla, nu, un tad vēl smalkāks, ja ir zināms arī nogabals, tad var arī pēc nogabala meklēt. Tad katra datu kopai šeit ir uzskaitīts, kā šos datus var meklēt. Nu, paņemsim, piemēram, no DAPA, Ozola sistēmas datus, ierakstīsim liepa, un tad man te uz to liepu atrada dažādas tipa teritorijas, te Liepājas ezers, tad ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, ir arī dabas pieminekļi, kur ir kaut kādas svarīgākas liepas, kas laikam kā dižozoli tiek uzskaitīti. Un tad attiecīgi, cik precīzi jūs ierakstīsiet šo te meklētājā, tad attiecīgi arī precīzāks tiks jums atgriezt šis te rezultāts. Un tad šeit jau var apskatīties, nu tad šai gadījumā tas ir liepnieku valka alas dabas apskates objekts, šeit arī tad var paskatīties šīs te bildes, tad gana smuki, un papildus arī vēl citi dati ir identificējami, kurus tad attiecīgi tā kā man ir saslēgts diezgan daudz kartē, es viņus arī pie identificēšanas paķēru, bet ja man interesē tieši alas, tad es izvēlos šo te pietuvināšanos un tad precīzi redzu, kur šīs objekts atrodās. Tālāk ir mums koordināšu konversijas sadaļa. Šī sadaļa runā par koordinātām. Pirmkārt, ja jums ir nepieciešams nolasīt kādu koordinātu, tad atlikt kartē, piemēram, mani interesē šī te vieta, es uzlieku šo te markieri, man automātiski arī aizpildās šīs te koordinātas šai gadījumā LKS matemātiskās, un es varu viņas arī uzreiz te nokopēt un dalīties tālāk. Vai arī, piemēram, ja man šīs pašas koordinātas jāzina, kādas ir geogrāfiskās vai varbūt militāras, te notiek arī automātiskā konvertācija šim te konkrētam punktam. Tad tālāk es varu paņemt šito noņemt nost, paņemt atlikt citā vietā, un tad atkal man jau automātiski nokonvertējās uz šīm koordināšu sistēmām. Es varu tagad pamainīt, lai ir geogrāfiskās, piemēram, nokopēt geogrāfiskās. Šeit ir arī iespēja ar šo konkrēto vietu dalīties. Nu, piemēram, paņemsim
ne gluži šo, bet šo pašu atpūtas vietu, vienojamies, ka brauksim piknikā ar draugiem, un es gribu padalīties ar šo vietu, tad es spiežu dalīties, man tiek sagatavots urlis, kuru nokopējot, es varu jau attiecīgi jebkuram interesantam iemest, un tas, kas atver šo LVM Geo sagatavoto saiti, precīzi redzēs šo te vietu kartē, arī varēs identificēt, apskatīties, kas tur atrodas. Tad šeit runājot par identificēšanu, tad automātiski var arī vēlreiz noidentificēt šo vietu. Šajā gadījumā šajā konkrētajā koordināte nav tikai tas dabas apskates objekts, bet ir vairāki objekti, kas man ir saslēgti šeit satura rādītājā. Ja es tagad, piemēram, noslēgšu nost kadastra datus, atstāšu tikai atpūtu dabā, atgriezīšos atkal uz šo te konvertācijas moduli un vēlreiz nospiedīšu identificēt, tad tagad jūs gan redzat, ka man noidentificēs tikai viens objekts, jo es apakšējos datus esmu noņēmusi nost. Un tad šeit ir attiecīgi šis te dabas apskates objekts. Un, protams, šeit var centrēt, tad šai gadījumā, ja jūs kaut kur aizbīdījāt kartē, jūs vēlaties atgriezties pie jūsu atliktā punktu, tad attiecīgi šeit izvēlaties šo te centrēšanas pogu. Tālāk seko papildus rīku sadaļa. Kas ir papildus rīki? Papildus rīki ir, pirmkārt, jūs varat šeit importēt geometriju un importēt te var geometriju kā GPX vai KML failus vai KMZ failus. Piemēram, šeit paskatīsimies velo GPX datus, ieimportēšu šos te datus. Šai gadījumā nav jāuztraucās, kas te par tādu melno blāki ir pielicies. Šai gadījumā GPX-am šeit ir tāda atstiņa, ja es viņu noslēgšu nost, tad šeit varēs redzēt, ja es tagad pietuvināšos un atkal pieslēgšu šo atstiņu, tad var redzēt, ka tie ir apzīmējumi posmam, tad attālumi. Un jā, protams, es attālinos, šie tie apzīmējumi paliek tāda kā melna resna līnija. Bet attiecīgi, lai, ja jums tā arī GPX ienāk, tad neaizmirstiet noslēgt šo te atstiņu. Tad, ko es varu darīt? Tad apskatīties šo maršrutu kartē, kur tad attiecīgi bija izbraukts, tas ir GPX dati. Var arī mainīt šīm GPX-am vizualizāciju, tad, ja jūs vēlaties. Un, protams, šos te datus jūs varat arī padot, piemēram, sagatavot to pašu izdruku. Un, ja jums nepieciešams te papildus vēl var atzīmēt ar tekstu, šeit pēc noklusējuma ienāks koordinātas, bet te var mainīt šo nosaukumu. Un tad norādīt, piemēram, šo te nosaukumu. Noklikšķinot nospiežot uz klaviatūras enteru, tas nosaukums paliks uz kartes. Un šai gadījumā, ja mēs tagad atgriezīsimies, piemēram, to pašu izdruku, tad paņemsim sagatavot izdruku. Tad arī šie pieslēdzamie dati tur arī parādīšu. Attēlosies, tad šeit tas tāls pusmaratons arī ar to nosaukumu tiek attēlots arī uz izdrukas. Protams, es nebiju pārbaudījis, nebiju izdarījusi tad šeit ar to priekšskatījumu, vai man visi dati atbilstošā mērogā būs ietilpināti kartē. Tad šeit tad var pamainīt to, lai viss tiek ietilpināts un tā pieskaņot šo te izdruku. Tad vēlreiz pie importēšanas ir iespēja importēt GPX, KML vai arī KMZ failus. Un ja jums, piemēram, vairs nav nepieciešamība redzēt šos te datus, tad šeit ar šo te dzēšanas podziņu var izdzēst, atsevišķi šeit es pieliku
tekstā nosaukumu es varu izmest tekstu vai arī izmest šo te pievienoto geometriju. Eksportēt geometriju. Eksportēt geometriju skaidrs, ka var tad, kad ir kaut kāda geometrija uzzīmēta. Un šajā gadījumā tad apskatīsim šos te zīmēšanas rīkus. Zīmēšanās rīkos ir 3 pamatlietas. Var zīmēt punktu, tad atliekam kartē punktu. Var zīmēt līniju. Tad arī zīmējot, jums būs tie paši nogriežņu garumi. Noslēgt līniju ir dubultklikšķis. Un šeit tad jūs, ja jums traucē tie nogriežņu garumi, tos var atslēgt uz tās atstiņas. Un tad attiecīgi, ja jums jāpalabo līnija, jums jāuzklikšķina, jāaktivizē tā josla, kur ir tas garums, un tad jūs varat jebkurā vietā vēl modificēt šo te līniju un labot. Un tad mainīt šos te datus. Piemēram, šeit savienot šo te punktu, protams, pietuvināties, tad mainīt šeit datus. Un tad modificēt jūsu līniju. Līdzīgi tad nākamā ir poligoni. Poligoniem rādās ne tikai nogriežņu garumi, bet arī platība. Ja šāda informācija nav vajadzīga, tad skaidrs es arī varu to atslēgt. Katrai geometriju jūs varat piešķirt arī savu krāsu. Tātad šeit pārslēdzoties, piemēram, es varu mainīt krāsu. Šeit nomainīsim krāsu un punktiņam uzliksim, piemēram, sarkanu. Tā kā es esmu uzlikusi virsū, tāpēc to punktiņu arī neredz. Un tad, protams, šeit vēl var papildus, tai skaitā arī kā līniju varēja labot, tā arī var labot geometriju platībām, uzzīmētēm, bet te arī tad var likt nosaukumus. Tad nosaukumos būs piemēram, orientēšanas pasākums. Un tad arī šos te jūsu uzzīmētos datus var aiznest uz izdruku. Tad līdzīgi, kā es rādīju, paņemam izdruku, izvēlamies piemēram, priekšskatījumu, lai tas viss ietilpst. Ja ir nepieciešams, protams, varam arī pārslēgt fonu. Paņemsim, vai arī tas balts fons, ko es minēju, tad šajā gadījumā izdruka būs tikai uz balta fona. Bet paņemsim tad, piemēram, ortofoto. Palaidīsim izdruku. Tātad sagatavosim. Tad atvērot izdruku, tagad apskatīsimies, tad šeit jau attiecīgi ir mani uzzīmētie objekti, ko es uzzīmēju, tas arī viņus redzu uz kartes. Atgriezīsimies tad šeit pie papildus rīkjoslas tiem objektiem, ko esmu sazīmējusi. Un tajā brīdī, kad jums ir sazīmēti šie te objekti, tad izņemsim tekstu, tad jūs varat arī to eksportēt. Kā jūs redzat, tagad eksportēšanas poga ir aktīva, un tad eksports ir pieejams arī tāpat kā imports KML, KMZ un GPX formātos. Šajā gadījumā izvēlēšos, kā es KML eksportēšu, nospiedīšu eksports, norādīsim vietu, kur mēs viņu eksportēsim. Un šajā gadījumā notika šī apzīmējuma eksports, un šo, piemēram, KML-u es tagad varu atvērt LVM Geomobilā, pa kuru mēs ļoti plaši esam runājuši rudenī 3 semināros. Ja kāds nav noskatījies, to droši paskatieties mūsu YouTube kanālā
apmācības par LLM Geo lietotni, bet te jūs redzat, tad attiecīgi es tikko uzzīmēju karšu pārlūkā šos te datus, izeksportēju viņus, varu ieimportēt LLM Geo mobilā, un šeit jau pievienotajos datos izmantot šos te, vairākus datus, te jau vairākus bija ieimportējusi. Šādā veidā jūs, piemēram, pie datora varat sagatavot sev kaut kādus datus, piemēram, pārgājiena maršrutu, izeksportēt viņus, atvērt LLM Geo mobilā un tālāk jau izmantot dabā, jo skaidrs, ka LLM Geo arī darbojās bezsaistē, ja laicīgi tur lejupielādē sev kartes, un tad visu šo jūs varat arī izmantot bezsaistē. Tad tālāk šeit pie papildus rīkiem, tad šito sakļausim, šeit ir arī papildus VMS slāņi. Te var tad atvērt tos sagatavotos VMS datus pievienot. Viens no tādiem ir pieejams arī mūsu LLM Geo mājaslapā, ja jūs ieiesiet tur, kur ir dati, pieejami tur pie VMS serveriem var redzēt, bet tad šeit attiecīgi ievietojot šo te saiti, var papildus tikt pie dažāda tipa informācijas, kas nav pieejama, piemēram, šeit slāņu satura. Šeit nāk gan kaut kādas rekreācijas zonas, pārmetro teritoriju modeļi, atsevišķi ortofotru uzlidošanas ciklī. Te ir ļoti plašs klāsts ar datiem, kurus tu var iepazīties un apskatīties sīkāk, kādi dati šeit ir pieejami. Piemēram, tie paši mežaudžu dati. Tūlīt paskatīsimies, kas ir pieejami no LLM datiem. Šeit kaut kādi mūsu struktūra vienību dati tiek attēloti. Tad jāpaskatās varbūt uz to VMS. Jā. Es atvainojos, tālūk arī ir, protams, jāaktivizē pats augšējais pieslēgs slānis, lai attiecīgi šie dati parādītos. Un tad šeit parādās, kā jūs redzat, mūsu LLM kaut kādi papildus dati, kas nav standartā pieejami pie satura rādītāja, un šeit arī mežaudžu dati kaut kādi papildus pieejami. No citu apsaimniekotājiem papildus arī kvartāla apgabali ir pieejami. Un tad šeit gadījumā nāk papildus klāsts ar datiem. Un tad šeit to pie papildus rīkiem caur saiti var pievienot. Tad laba lieta, tie, kas aktīvi izmanto šo te pārlūku, šeit palika no tā tiešsaistes semināra jau pāris grāmatzīmes sagatavotas, kas attiecīgi norāda uz iepriekš saglabāto jūsu grāmatzīmi. Tagad arī izveidosim pašu grāmatzīmi jaunu. Te es tikai parādu, ka iepriekš man bija 2 grāmatzīmes sagatavotas un atcerās ne tikai to kartes vietu, bet arī atcerās to fonu, ar kādu es toreiz biju strādājusi. Un parāda šo datus tā kā atmiņā. Un, protams, tūlīt paņemsim arī kādu citu fonu un kādu citu vietu. Tūlīt noslēgsim šeit, lai nav tik raibi. Paņemsim kaut vai šo vietiņu. Piemēram, šeit jums ļoti svarīga vieta, kuru jūs vēlaties pieglabāt sev un bieži šeit kaut kādus datus pētīsiet, darbosieties, tad to jūs varat izdarīt, izmantojot grāmatzīmes. Šeit pievienot grāmatzīmi un tad svarīga vieta.
Un tad šeit, kad šo te grāmatzīmi saglabājat, jūs atkal redzat, ka tiek pieglabāts arī jūsu izmantotais fonds tajā brīdī, kādā jūs pieglabājāt. Un tagad, ja es pārslēgšos, piemēram, uz meža karti, fonu, un aizpeldēšu kaut kur citviet kartē, uzklikšķināšu uz iepriekš sagatavoto grāmatzīmi, un tad tagad jūs redzat, man atkal ir šīs pats fragments, ko es pieglabāju, un arī tā pati fona karte, kuru attiecīgi es sev saglabāju. Grāmatzīmes glabājās kukijos, un jums būs pieejamas tik tālu, kamēr jūsu pārlūkā netīrīsiet pilno vēsturi, tai skaitā arī kukijas. Tā kā tas nav autorizētas saites, neesat jūs autorizēt lietotāji, tā publiski ir pieejama, attiecīgi šīs grāmatzīmes tiek tur glabātas. Skaidrs, ka mūsu klientiem ir daudz plašāks klāsts pieejams ar funkcionalitāti, un tai skaitā ir arī savi profili, kā viņi var saglabāt tās pašas grāmatzīmes, bet arī jums, kas ikdienā strādā un tik bieži netīra pārlūku vēsturi kukijas, tad ties grāmatzīmes jums arī šeit pieglabāsies, un jūs vairāk kārt varēsiet viņas izmantot. Kā pēdējā šeit izvēle ir karšu lapas lejupielas sadaļa. Šī sadaļa ir vairāk domāta geotelpas klientiem, tātad, lai tiktu pie augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, šai gadījumā, kad jums ir lietotāja vārds un parole, šeit autorizējoties jau šajā mūsu karšu pārlūkā, jūs tiksiet pie šiem te datiem, kurus jūs varat pēc tam sev arī lejupielādēt, kā to izdarīt, kā kļūt par autorizēto lietotāju, lai tikt pie šiem datiem, lūdzu skatieties geotelpas mājaslapā, tur ir visi apraksti, kā to var izdarīt. Nu, un tālūk, jā. Tad šeit es noklikšķināju uz palīdzības uz jautājumu zīmes, tad te atvērsies mūsu LVM Geo mājaslapa, kur jūs varēsiet izlasīt gan par jaunumiem, gan par mūsu produktiem, kas mēs esam, kādus pakalpojumus sniedzam. Šeit arī ir tā datu sadaļa, par ko es minēju, kad rādīju VGS, šeit arī pieejami dati leju pielādēju sev izmantošanai, tai skaitā arī servisi, kādus jūs varat sev paņemt un apskatīties. Un tad šeit, lai tiktu pie mūsu tās mājaslapas, jums šajā pārlūkā jānospiež uz šīs te palīdzības podziņas, un, protams, te arī atradīsiet, kā ar mums sazināties, kontaktēties, ko šeit ir mūsu e-pasta adrese, kontaktinformācija. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši varat ar mums sazināties. Un pēdējā, protams, valodas izvēle, ja nepieciešams iztulkot, piemēram, angliski kaut kādas tultipi, šeit jūs varat redzēt, piemēram, spogām ir caurspīdīgums, tad fona karš salīdzinās, šeit tad ir palīdzības teksti, tad ir nepieciešams, ja vajag angļu valodu, to var izmantot. Un tad pēdējā ir vienkārši šīs rīkjos sakļaušanas podziņa, sakļauj līdzīgi, ka tas XY, ko es rādīju, sakļauj un izvērš. Tajā gadījumā, ja jums vajag vairāk vietas kartē, jūs noteikti varat šo te sakļaut un darboties jau ar karti. Tālūk, tas bija īsumā viss par pamatfunkcionalitāti, kas ir pieejama publiskai vidē, mūsu pārlūkā. Noteikti izmantojiet, dalaties, ja ir kaut kādi jautājumi, sazinieties ar mums. Tā skaitā arī tie, kas nenoskatījās, paskatieties iepriekšējos 3 ierakstus par LVM Geo lietotni, kas arī ļoti plaši tiek izmantot. Tur ir arī pilns klāsts ar funkcionalitāti, ko jebkurš lietotājs bez maksas var izmantot lejupielādējot mūsu lietotni.
Tā kā patiesi prieks, ka jūs esat tik daudz tie, kas izmanto mūsu produktus, un mēs aizvien turpinam attīstīt un likt arī klāt jaunas lietas, kuras arī publiski visiem paliek pieejamas. Attiecīgi novērtējam to, ka mums ir liels lietotāju skaits, un tiešām ceram, ka daram labas lietas, ko jūs novērtējat un ikdienā izmantojat. Paldies! Tad beigšu šo ierakstu un tiekamies tad citos semināros, kas plānosies noteikti citos laikos. Par to ziņosim, sekojot līdzi mūsu sociāliem tīkliem, kur parasti tiek aktīvi publicēti jaunumi, un tai skaitā arī par semināriem, ko mēs publiski plānojam visiem lietotājiem. Vēlreiz liels paldies, lai jums foršas brīvdienas un tiekamies citviet.